Labdien, tad es Gīns Miķelsons izstāstīšu savu atmiņu stāstu par dziesmu un deju svētkiem. Tad mans stāsts ir par 1993. Gadu notikumiem, un tajā laikā es mācījos Minsteres Latviešu ģimnāzijā. Burtiski kaut kādu, laikam, 2 mēneši pirms dziesmu svētkiem mēs saņēmām ielūgumu, kad arī šī ģimnāzija varētu piedalīties ar savu deju kopu dziesmu un deju svētkos. Un tad, protams, sākās tāda neliela panika, jo īstenībā jau nebija tāda ne deju, ne teiksim, koris tajā brīdī. Un tad steidzamības kārtā tika saformēts, teiksim, deju kopa. Un, protams, kad lielākā daļa to kopu veidoja tiešām tā kā jaunieši latvieši no Latvijas. Un tad tas stāsts sākās ar to, kad mēs tiešām tādā ātrā režīmā uzrāvām augšā un sagatavojāmies vairākām dejām. Un, tā teikt, mēs bijām gatavi braukt uz Latviju, pārstāvēt Minsteri, teiksim, šajos dziesmu un deju svētkos. Un tagad, protams, tas interesantākais stāstā bija tas, kad šis gājiens, kas parasti notiek svētku sākumā, kas ir, teiksim, tāds visiespējīgākais, teiksim, tāds pacilātāk sajūtu vadīts un teiksim, tāds labas teiksim, sajūtas, tad mēs sapulcējāmies uz šo gājienu, pēkšņi mums kaut kur bija pazudis tas, teiksim, mūsu nesamais uzraksts, šo Minsteres Latviešu ģimnāziju. Protams, bija neliela panika, kur mūsu uzraksts ir pazudis, kā mūs identificēs. Un tad steidzamības kārtā kaut kur tika atrasta banānu kaste, uz kuras tika uzrakstīts Minsteres Latviešu ģimnāzija. Tad meitenes ātri apšuva ar ozolu vainagdziņiem un virtenēm, un tad mums bija gatavs nesamais. Un tagad pa to Brīvības ielu mēs ejam, un, protams, ar visiem kopā, un visi dzied dziesmas, tur dejo, visi lēkā un vajag labās sajūtas. Un, protams, kad visa publika, dzirdot mūsu deju kopu, visi bļauj. Jā, trimdas latvieši, mēs gaidām jums mājās, tur latvieši atgriežaties Rīgā un respektīvi mēs tiekam uztverti kā, teiksim, kā trimdinieki, bet patiesībā mēs tur 90% bijām visi no Latvijas, lielākā daļa no Rīgas un tā. Un tagad joprojām pūles uzgavilē, tur gaidām jūs atgriežamies mājās un tā. Un tad vienā brīdī atskan tāds skaļš sauciens no viena mūsu dejotāja mammas, kura pār visu pūlim nokliedzās: Armanti, ja tu šovakar nebūsi mājās, dabūsi pa kaklu. Un tad, protams, ka pūlis bišķi apjuka un nesaprata, kas tas tāds par dejotāju no Vācijas, kuram vakarā jābūt mājās. Nu jā, tad protams, ka tas laiks bija tāds tiešām interesants, labas sajūtas, un galvenais jau bija tusiņi. Tas bija viens no aspektiem, kāpēc mēs piedalījāmies, jo, teiksim, mums bija nodrošinātas kojas, kur mēs dzīvojām, kā tagad atceros, tas bija tā banku augstskola. Ēdināšana mums bija toreiz tajā vefiņā, ēdnīcā. Protams, sarežģīti bija tie nogurdinoši, bija tie mēģinājumi, kas bija Rumbulā, kur, teiksim, agri no rīta pa sauli bija jālēkā, teiksim, visas dejas. Bet, protams, to visu atsvēra tas gala notikums un visas tās dejas, kas bija Daugavas stadionā. Protams, tur soļi joprojām daudziem juka, teiksim, perfekti viņi nebija, bet uz tā kopējā fona, kad visi dejoja, teiksim, tur galvenais bija būt uz tā laukuma un saprast tos, teiksim, galvenos, teiksim, tādas kustības un tā, jo tur droši vien, kad viss kopumā izskatījās lieliski, ja, bet tur nianses jau neviens tur nepamanīja. Tā kā, aicinu visus jauniešus, teiksim, nelaist garām šādas izdevības. Ja kādreiz aicina piedalīties dziesmu un deju svētkos, tā kā nav tik svarīgi varbūt tas līmenis, kā jūs to mākat, ja, bet galvenais piedalīties un ņemt dalību un tiešām iztusēt šo te laiku un izbaudīt viņu. Tas arī mans stāsts.